Sveicināti NRA LV sarunās. Šodien mums studijā Jānis Reirs, politiķis pazīstams, populārs, šobrīd Vienotības valdes loceklis, bijušais ilgadējais finanšu ministrs un arī Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisijas priekšsēdētājs. Sveicināti. Sveicināti. Vēl daudz amati ir bijuši, bet par to sarunas gaitā. Mums apkārt notiek daudz interesantas lietas. No amata ir atstādināts ilgadējais Air Baltica izpilddirektors un vienu brīdi prezidents Mārtiņš Gauss. Ir atstādināts valsts kapitāla sabiedrības vadītājs ar, mūsu reģionā vislielāko atalgojumu. Vai valsts mantas pārvaldītāji vai šīs akciju sabiedrības pāraugi spēs tikt skaidrībā, kas tad šajā uzņēmumā ir sastrādāts, kādi saslēgti līgumi gan saistībā ar lidmašīnām, gan saistībā ar IT apkopi. Tā viss ir milzīga daudzu miljonu saimniecībā. Spēsim tikt galā? Es domāju, ka jāspēj, jo praktiski taču bija valde, bija padome, ne jau Gauss viens pats vai vienpersoniski vadīja šo kompāniju. Gauss bija vairāk tā kā ideja ģenerators, bet tomēr operacionālās darbības veica katrs savas nozares vadītājs bija atbildīgs par savu nozari, gan plānojot lidojumus, gan tehniskās lietas, gan visu pārējo. Domāju, ka finanšu vadībā visas ieķīlātās lidmašīnas un kas tur tik nav un aktīvi, kas atrodas Lietuvā, Igaunijā. Es domāju, ka finanšu vadītājiem būtu šī informācija jābūt un, protams, padomē ļoti rūpīgi jāizvērtē un jāziņo tad ir akciju turētājiem satiksmes ministrijai par esošo situāciju. Visticamāk, pirmais no jaunās Air Baltica vadības puses būs gatavošanās, vismaz iet uz valdību paprasīt kārtējo naudas devu. Tur nav tik vienkārši, jo praktiski šādus pārlidojumus regulē Eiropas normatīvi akti un Eiropas komisija seko, lai nebūtu valsts atbalstu. Un es domāju, ka mūsu gadījumā šis valsts atbalsts jau ir pietiekams, jo atcerēsimies Covid laikā, kad Air Baltica piešķīra it kā valsts atbalstu un ieguldīja kapitālā, bet Eiropas komisija daļu neatzina. Un arī bija uzstādījums par to, ka ir jāiet brīvajā tirgu. Tāda ir arī patreiz notiek šī gatavošanās publiskam piedāvājumam akciju tirgu. Laikā, kad bijāt finanšu ministrs, neatcerat, vai Air Baltica valstī ieķīlāja kādus savus aktīvus, kad dabūja šos te aizņēmumus? Man nav šādas informācijas, un es domāju, ka tad, kad Air Baltica ņēma aizdevumu, tātad 200 miljonus, man liekas, tad bija aktīvi ieķīlāšanas process. Bet praktiski tad, kad Covid laikā piešķīra līdzekļus, jo tas jau bija kapitālā, līdz ar to nekādu ķīlājumu nebija nepieciešams. Bet dodot garantijas par akciju tirgu, tika runāts. Es nezinu, jo konkrētāk jau jāprasa ir satiksmes ministrijai, bet diskusija par to bija. Kāda jūsu rīcībā informācija valstī vispār kaut kas no Air Baltica tā kā reāli taustām, kāda aktīva varētu piederēt? Bilance, mēs redzam, kā ir bilances rezultāti samazinājušies, un pēc informācijas ir dažas lidmašīnas, kas pieder, un pārējais, viss šis avioparks vairāk ir ieķīlāts, pārdots tālāk leasinga kompānijai, un Air Baltica maksā leasinga maksājums. Leasinga maksājums un leasinga turētājs kaut kādas aizrobežas. Protams. Kompānijas, Un te bija arī kaut kāda informācija, ka par kaut kādiem pakalpojumiem arī Gauss kungs saņem, kaut kāda firma, kas saistīta ar Gauss kungu, arī saņem pasūtījumus. Ceru, ka tā vairs nebūs.
Jā, bet to visu kādam jātiek skaidrībā, un droši vien, kad atbildība gulstās uz kapitāla daļu turētājas attīstības valsts sekretāru, kuram jāregulē padomi un jādod attiecīgai rīkojumi. Jā, un ja ir grūtības ar lēmumu pieņemšanu vai neskaidrības, priekš tam ir valdības sēdes, kur ministram ir jāinicē jautājums valdības sēdē. Jā. Mēs varam pieļaut, ka saistībā ar Baltiku nāks vēl visādas lietas gaismā, kas raisīs dažādas diskusijas skandālus. No operacionālā viedokļa tur ir samērā viss skaidrs, jo Gauskungs arī regulāri valdībā atskaitījās un deva informāciju, samērā detalizētu informāciju par visiem ieķīlājumiem, visām darbībām. Praktiski valdībā šī informācija ir. Air Baltica ir nākotne, izdosies mums saglabāt šo kompāniju? Te ir dažādi. Es sliecos uzskatīt, ka tomēr mums ir jāsaglabā ir šī kompānija, bet varbūt ne tik agresīvi attīstoties, jo, piemēram, interesants gadījums bija janvāra sākumā, kad paziņoja, ka vairāk 1000 lidojumu atcelti. Man pirmā interese bija, kas tad tie pa lidojumiem, kas ir atcelti. Un atcelt tādu lidojumu, kur es pat neesmu dzirdējis, kaut kāda Somijas pilsēta, vēl kaut kāda. Protams, tie visi lidojumi bija nerentabli, un, protams, ka viņi bija jācer, bet šī neveiksmīgā komunikācija pasakot, ka vienkārši atcelt. Ja? Līdz ar to es domāju, ka tagad būs iespēja Air Balticam sakārtot, izvēlēties maršrutus, kur ir rentabli, un uzlabot gan peļņas rādītājus, gan rentabilitātes rādītājus, varbūt samazinot apgrozījumu, jo, cik es saprotu, Gauskungam bija tāds punktiņš, miljardu apgrozījumu sasniegt. Ja? Varbūt samazinot apgrozījumu, bet rentabilitātes rādītājus varētu uzlabot. Protams, ir pretējs viedoklis, ka lidojumiem vienmēr ir jāattīstās, un, ja tu paliec uz vietas, tad tu zaudē tirgu, bet tad redzēsim. Mums ir tagad ļoti labas iespējas vērtēt, kā gan Gauss ietekme, kāda ir bijusi, gan kā vēl kompānija tālāk rīkosies. Ir arī viedoklis, ka pie patreizējās situācijas, pie patreizējā pārklājuma nav jau vairs 90. gadi, kur Air Baltica bija izveidots, lai nogādātu Latvijas iedzīvotājus līdz Kopenhāgenai un Stokholmai, uz hubiem. Patreizējā situācijā mums ir vairāku 10 avio kompānijas, kas lido, un, protams, šis Rīgas pārklājums nebūs necietīs, cilvēki necietīs. Varbūt būs ar pārsēšanām lidojumi, ja, bet no otras puses ir darba vietas, nodokļi, ja, tas par šiem 13 gadiem vai vairāk gadiem nodokļos samaksāt ir ļoti liela summa, vairāk nekā valsts ir ieguldījusi. Ja. Darba vietas, labi apmaksātas darba vietas, ja, tas arī ir svarīgi. Līdz ar to mans viedoklis būtu, ka ir jāsaglabā, bet ļoti izvērtējot un neskrienot pēc kaut kādiem nepiepildītiem sapņiem vai ir jāzina savu vietu tirgu, teiksim tā. Jā, bet kā tagad izdarīt? Viņiem ir akūts naudas trūkums, akūts brīvo līdzekļu trūkums no vienas puses. No otras puses Eiropas komisija var pateikt, nē, valsts jūs tur nevarat aizdot. Īpašniekam šī gadījumā nevar kropļot tirgu, viss punkts. Tā ir. Kur tad tos līdzekļus paņemt? Akcionāri jau nav rindā tā kā sastājušies uz tā ir vairāku kompāniju, kuras atbalstīja valsts liktenis. Tā pašā laikā, piemēram, 20 gados Igaunijā laikam 3 valsts atbalstītas kompānijas ir šādu galvu ņēmušas, tāpat kā Lietuvā, laikam 2. Tas pats Malev, kur iepriekš Gauss strādāja tieši dēļ varbūt pārmērīgas attīstības, līdzekļu trūkums pārmērīgai attīstībai un aizliedz finansēt no valsts. Tāds tas liktenis ir, bet es domāju, ka mūsu vietējais menedžments, kas turpinās vadīt, es nedomāju par politisko padomu un valdi,
bet tieši tie cilvēki, kas ir tehniķi un aviācijas eksperti un speciālisti, kas vada Air Baltica, es domāju, viņi ir pietiekami advancēti, ar pietiekami lielu pieredzi pasaules tirgu un atradīs risinājumus. Nu jā, risinājumi jau tur nav nemaz tik daudz, lai iegūtu naudu. Viens no veidiem bija mūsu pieminētā biļešu iepriekš tirzniecība. Savāc kaut kādu naudu, un pēc tam, ziniet, nesenāks mums palidot un atdod atpakaļ cilvēkiem. Tas nav īsti godīgi un īsti skaisti. Tas nav. Tas bija ar tiem 9000 vai cik tur atceltiem tiem lidojumiem, es skaitli nezinu, bet tur tiešām pāranalizēju tos lidojumus, tie bija pārsvarā no Lietuvas, no Viļņas, Tallinas un kaut kādām Somijas un Norvēģijas pilsētām. Ja tie nebija neskār Latvijas lidojumi un Latvijā visi lidojumi, visi vasaras lidojumi, es neesmu dzirdējis, ka kāds ir atcelts. Protams, lidmašīnas ir nomainītas, uz Karpatā lidmašīnām, bet... Mēs palikam pie tā, ka ticam, kad vadība izvilks situāciju smago finansu. Ticam vai ceram? Ceram. Ceram.